Situācija patiesībā ir traģiska, un mēs paši to pieļaujam. Es jums parādīšu ar dažiem piemēriem, kā tagad Rīgas dome uz ātru roku pēdējā brīdī, gada beigas, palicis budžets pāri entiem miljoni vai 10 miljoni, un arī tas, ka viņi saprot, ka nākamgad vēlēšanas un daļa no viņiem var nepārvēlēt, tāpēc viņi steigā būvē šādus te dārgus, nefunkcionālus projektus, tur mākslas instalācijas, kaut kādas murgainas tērē 100 000 eiro. Un otrā piemērā būs, kā vēl nemaz tik nesen varēja par šādu pašu naudu uzbūvēt ļoti funkcionālus, labus rotaļu laukumus, kur arī bija sadārdzinājums, kur arī bija atkati, kur viss tas bija, bet tur vismaz bija kaut kas paliekošs, kur bērni var spēlēties. Šeit tagad notiek brutāla laupīšana, manuprāt, un mēs paši to pieļaujam, un nedod Dievs, te vēl kaut kāda daļa cilvēku šitos pašus Ķiršus un Lindas Ozols un pārējos ievēlēs progresīvos apakaļ vēlreiz domē, jo taču ārprāts, kas tad cits nedrīkst opozīciju laist. Un viņi to, es domāju, ka saprot. Rekur pa 43 000 šie te mākslas darbi, kas uzstādīti Maskačkā, Ķengaragā, vai arī šīs te šūpols pa 143 000 Ropažu ielā teikā. Vai reku soliņi pie Bābelīša ezera pa 150 000 eiro. Un tā pati firma Sijā Odu kalns jau pa 600 000 eiro Vecrīgā šādus uzstāda. Nepārklausījāties, 600 000 eiro, vairāk kā pusmiljons par šiem te soliņiem. Un redzēt Ķengaragā, kāds ir bērnu laukumiņš, cik liels un interaktīvs un cik daudz bērni vienlaicīgi te var visu kaut ko darīt, gan sportiskākas aktivitātes, gan smilšu kastu pie reizes. Un šis izmaksāja lētāk nekā tas, ko mēs redzējām teikā pa 143 000, kur vienas šūpolītes uzliktas, kur bērniem rindā jāstāv būtu pats. Un skatieties, kā Maskačkā, te jau savā laikā uztaisīts gan 2 šūpoles, soliņi vecākiem, visur sētiņa norobežots, vēl soliņi vecākiem, un kas tik te nav. Gan basketbola grozi, reku tur, labi, tas varētu būt atsevišķi, bet šeit slītkalniņš, kaut kāda skāpnīca, tur trase, un šeit jau vecākiem, reku bērniem vai pieaugušiem, pat jauniešiem stieņi, viss kā jābūt, līdztekas, zviedru sieniņa, un arī soliņi, un arī katram gadījumam nožogos. Šādi, ja grib, tad var, un reku segums arī īpašais, bruģītis, viss ir. Tātad te pat būtu, vienalga, cik kaut vai te ir iztērējuši, tad labāk šādi izdarat, lai te vairāki 100 vai 1000 bērni, kas te riņķī dzīvo, var vismaz, attīstīties sportiski. Un rekur, kamēr bērni spēlējās, tikmēr šitiem te sencīšiem labiekārtot teritoriju pasēdēt, uzpīpēt, pat vodačku, reku šahu pat var uzspēlēt. Lūk, ja grib, tad var. Lūdzu, vēl viens piemērs, kā izskatās labs, interaktīvs bērnu laukumiņš ar te dažādām opcijām, dažādu vecumu bērniem. Smilšu kasti pie reizes, reku tur. Viss normāli. Šādi agrāk veidoja un būvēja, kad bija kaut kādās normas robežās atkati un uzcenojumi. Arī sadārdzināti, protams, visdrīzāk. Bet ne jau tā kā tagad, pa šādu pašu varēja uzbūvēt. Tagad tur uzliek vienkārši viens šupols un segumiņu un priecājieties. Taču nevar salīdzināt ar to, kas te ir. Un visur citur Latvijā notiek jau tieši tas pats. Reku Jēkabpilī 7,2 kvadrātmetru lielu vai mazu toaletīti uzbūvēja pa 72 000, 10 000 uz 1 metru, tā teikt. Toalete, pārasta toalete parkā kaut kur ārā, tur varēja sauso ateju uzlikt. Mākslas instalācija 43 000 eiro, tā ir laba jau tāda pat luksus klases mašīna mierīgi var atļauties, ja, sākot no 150 000 māju var uzbūvēt, 143 000 arī var mazāku māju uzbūvēt, 72 000 jau tādu jau vēl zolīdāku luksus klases mašīnu var atļauties, vai arī pavisam mazu mājiņu uzbūvēt, bet dzīvojamo māju, kurā var dzīvot, es nezinu, tur kādiem 50 kvadrātmetriem mierīgi, lūdzu, paneļu mājas un tā tālāk. Šeit to naudu izmet, var teikt, miskastē vējā. Mēs esam nabadzīgākā valsts Eiropas Savienībā, kura šādi tērē naudu. Mēs esam fantastiska nācija vienkārši. Bet arī darba kultūra, reku ir jaunā dārgā miskasta pa 1700 vai cik viņi tur bija nerūsējošā, it kā skaidrs, ka rūsējošā. Otru uzlikuši daudz maz taisni, bet šito te nevar taisni uzlikt. PSRS, kur jūs ārzemēs redzētu, ka jaunā vietā, kur uzstāda uzreiz jau šķīvi uzliek?
Mani sauc Rudolfs Breimanis, pievienojoties šim te profilam, pabraukāsim vēl pa korupcijas pieminekļiem Rīgā.